Sveiciens visiem! Liels paldies, ka varējāt piedalīties. Mani sauc Ivars Bergmans, esmu Finanšu izglītības biedrības valdes loceklis. Kāpēc mēs esam šeit šodien? Ļoti vienkārši atbilde – grāmata. Un, man tad uzreiz jautājums ir, kurš pazīst Skotu Galoveju? Vienalga, ideāli. Kurš zina, kāds viņš izskatās? Tātad iespējams, ka tieši man prasīja pasākumu vadīt, jo es eju pie tā paša friziera. Ja? Un mums daudz maz diezgan līdzīgs tāds augums arī ir. Bet tomēr varbūt, tāpēc, ka esmu arī Finanšu izglītības biedrības līdzdibinātājs un grāmatas, kā arī Skota Galoveja fans. Un viss tad kaut kā sakrit tomēr. Sāksim ar paldies. Īpaši paldies FIB kolēģiem, biedriem, SIA apgādes zvaigzne ABC, īpaši redaktorei Ilzei Vācerei, apgādes zvaigzne ABC vadītājai Vijai Kilblokai un negaidot, bet gaidot no manas puses kolēģei Dacei Lorencei, kur no paša sākuma no šī projekta realizācijas ir ļoti rūpīgi turējies grožus, lai viss varētu veiksmīgi sanākt. Tā kā paldies jums! Grāmatas publicēšanai arī svarīgs atbalsts bija no Evershed Sutherland Bittāns, viens no 10 pasaules vadošajiem advokātu birojiem, VA Communications Rudd Peterson Group komandai, kā arī Latvijas bankai un Nasdaq Riga. Es tagad varbūt īsumā pastāstīšu mūsu to programmu šodien. Tātad 3 daļas mums ir. Grāmatas iepazīstināšana, paneļa diskusija, un 3. iespēja uzdot kaut kādus jautājumus. Tātad sakarā ir iespēju uzdot jautājumus, var izmantot Facebook komentāru sadaļu, pasākumu tiešraides laikā, pēc tam būs drusciņ sarežģītāk, un klātesošie varēs to izdarīt arī pēc pasākuma beigām. Tātad, kā pirmo daļu, es lūdzu tad nākt un pastāstīt mums par grāmatu. Mums ir Karīna Kulberga, finansiste, investore un finanšu raidierakstu autore. Jāatzīstās ir arī man, lai gan atšķirībā no Ivara ar mani, ar Skotu Galoveju nevieno ne augums, ne frizūra, bet arī es, jāatzīstās, esmu viņa superfana. Manā pasaulē viņš ir viens no pasaules labākajiem influenceriem, un man jums jāatzīstās arī, ka es esmu tāda diezgan reliģioza viņa piekritēja un klausītāja. Mans pirmdienas vienmēr paiet noklausoties viņa raidierakstu un podkāstu par finanšu jautājumiem, un brīvdienās es noklausos arī to, ko viņš runā par politiku. Līdz ar to, tiešām sekoju viņam līdz ļoti. Un šovakar tas, ko es gribētu ar jums padalīties, ir tie iemesli, gatavojoties arī šai uzstāšanās. Es domāju, kas tad ir tie iemesli, kādēļ viņš šo man uzmanību ir tik ļoti piesaistījis. Šo pirmdienu arī viņam bija dzimšanas diena, palika 61 gads. Un es domāju, ka es noteikti neesmu viņa superfana dēļ tā iemesla, ka gandrīz katru podkāstu epizodu viņš sāk ar tādiem reizēm, tādiem rupjiem, tādiem jocīgiem jokiem. Tas īsti nav manā gaumē. Tas, kas noteikti piesaista man uzmanību, ir tas, ka šo podkāstu laikā atklājās arī viņa sirsnība. Atklājās tas, kā viņš rūpējās par pasauli, par ekonomiku, par cilvēkiem sev apkārt. Droši vien manu uzmanību ir piesaistījis tas, ka, manuprāt, viņa podkāsta epizodes, kas ir gada noslēdzošās, kas runā par nākamā gada prognozēm, manuprāt, ir visinteresantākās, precīzākās epizodes par finanšu tirgiem, un ja jūs tās neklausties, tad jūs ļoti daudz palaižat garām. Un iespējams, ka viens no finanšu viedokļa lielākajiem iemesliem ir tas, ka tieši šie padomi, ko viņš ir devis par dažiem no ieguldījumiem, ir bijuši arī viena no maniem veiksmīgākajiem, ar šī gada plusiem ap 80%, tā kā, protams, var būt ļoti viņam pateicīga. Bet visvairāk runājot par šo grāmatu, es gribēju pieminēt 5 lietas. 5 lietas, kas manā dzīvē ir atstājuši diezgan lielu nospiedumu, jo es ar šo grāmatu, ar oriģinālo versiju dzīvoju kopā jau kādu 1,5 gadu.
Un droši vien pie pirmajām lietām, kas man ir jāsaka, kas man ļoti aizķērās, ir viena no viņa domām, par ko viņš runā, un kas ir varbūt mazliet tāda, sākumā man pret viņu bija diezgan liela pretestība. Jo tas, ko viņš saka, ka savu karjeru, savu amatu vajag izvēlēties nevis pēc tā, kas ir jūsu aizraušanās, kas ir jūsu kaislība, jūsu passion. Nu, šķietam pretēji tam, ko mēs pēdējā laikā diezgan daudz dzirdam, ka būtu jāsako šai kaislībai un aizraušanās, bet tas, ko viņš saka, kad ir jāsako savam talantam. Un tādos ļoti vienkāršos vārdos veids, kā viņš domā par talantu, ka tas ir kaut kas tāds, kas katram no mums padodas, ļoti vienkārši, ērti un labi, kas citiem tik vienkārši nepadosies. Un es domāju, ka Skots Galovejs pats arī savā grāmatā, viņš par to raksta, ir tam brīnišķīgs piemērs, jo līdz kādiem 40 gadu vecumam, tas, ko viņš darīja, jā, viņš bija pastrādājis investment bankingos, viņš konsultēja uzņēmumus par viņu zīmoliem, konsultēja lēnā garā jau par finansēm. Bet tad apmēram kādus 11 gadus atpakaļ, tas, ko viņam kolēģi daudz teica, forši, tu stāst universitātēs par šiem jautājumiem, tu izglīto savus klientus, bet varbūt plašāk pasauli grib vairāk kaut ko par tevi dzirdēt. Un tas bija viņa sākums tam brīdim, kad viņš iegāja sākumā tajā newsletteros, šajos tad tālāk jau arī podkāstos, un pamainīja un izveidoja savu karjeru uz kaut ko, kas droši vien mēs par tādiem influenceriem vēl gadus 11 atpakaļ nezinājām, pilnīgi samainīja jomu, kurā viņš bija, un lielā mērā tas arī šis viņa padoms kalpo par iedvesmu, domājot gan pašai par sevi, gan runājot arī ar saviem pusauģu dēliem par to, kas ir tas, kas viņiem padodās, kur viņiem ir talants. Iespējams, ka visiem nevajag būt youtuberiem, bet vajag pasakot līdz kaut kādiem saviem tiešām lietām, kas jums nāk viegli un kuras varētu izmantot. Tā ir lieta numur 1, kas par viņu aizķērusies. Lieta numur 2, kas man liekas ļoti svarīga, ko viņš arī runā šajā grāmatā, un runājot par finansēm, tas, ko viņš saka, ja vienīgais tavs mērķis būs nauda un vairāk naudas, tad tu nekad šo mērķi nesasniegsi. Un es domāju, ka tā ir ļoti forša atziņa. Ikdienā strādājot pēdējos 11 gadus savā karjerā ar cilvēkiem, kas domā par naudu, kā šo naudu vairot, kā tikt pie aizvien vairāk. Galu galā arī mans pašas podcasts saucās Vairāk naudas. Diezgan viegli ir iekļūt tajā ilūzijā, tajā pasaulē, kur tā dzīšanās pēc naudas kļūst par tādu kā pašmērķi. Man ļoti patīk, ka Skots gan savā grāmatā, gan arī savos regulārajos podkāstos pasaka, ka tā ir viņa paša vājība, tā ir viņa paša vājā puse, ka viņš ļoti dzenās pēc naudas un viņam ir ļoti bail, ka tās naudas nebūs kādā brīdī. Un to saka cilvēks, kurš, protams, ir ārkārtīgi turīgs, un par turīgumu un bagātību mēs vēl parunāsim. Un man ļoti patīk tās zāles, ko Skots piedāvā mums, ko viņš lieto pats, un tas ir stoicisma principi, stoiķu filozofija. Man tā ir ļoti tuva filozofija, jo tā daudz runā par to, kā mēs varam sazemēties, domāt, cik mums ir pietiekami, un gal galā tās ir arī tēmas, ko es pati, runājot katru nedēļu arī savos podkāstos ar sievietēm, dzirdu aizvien vairāk. Kā nauda var palīdzēt mums realizēt mūsu mērķus, mūsu vērtības, mums nevajag sasniegt pilnīgi visu, bet mums vajag, lai nauda mums iedod tādu mūsu brīvību, mūsu iespēju pieredzēt pasauli. Trešā lieta, kas man liekas, ka priekš manis ir bijusi ļoti svarīga, domājot par to Skotu, un tad 61 gads, un vēl viens no grāmatas padomiem ir tas, ka finanses ir forši, strādāt ir forši, pelnīt naudu ir ļoti svarīgi, bet ir ļoti svarīgi parūpēties arī par sevi. Un tas, es domāju, ka Latvijas kontekstā ir gan svarīgi. Es domāju, ka padoms kārtīgi izsvīst. Man personīgi ir bijis ļoti svarīgs, jo tajos rītos, īpaši tagad tajos tumšajos rītos, kad ir tā, ka pavisam negribās celties ekstra agrāk un domāt arī par savu fizisko veselību, tad tas, ko es vienmēr domāju, ja Skotam ir 61 un viņš trenējās 4 reizes nedēļā, tad es esmu 20 gadus jaunāk, tad man arī ir jāvar. Ja viņš var, tad varu arī es. Un 2 fināla noslēguma domas, ar kurām es jūs gribu padalīties, ka es pie Skota Galoveja grāmatas Bagātības formula tiku 1,5 gadu atpakaļ. Šī grāmata visvairāk laiku ar mani pavadīja pie upēm, pamatā pie Daugavas, jo es viņu ņēmu līdzi brīžos, kad mans jaunākais dēls bija ļoti aizrāvies ar makšķerēšanu. Respektīvi, viņš makšķerēja, es lasīju šo grāmatu. Un tas bija ļoti vērtīgi priekš manis, jo es pārliecinājos, kādēļ šī grāmata ir tik izcila.
Manuprāt, jebkura izcila finanšu grāmata, jebkurš izcils finanšu influenceris vai influenceris ir tas, kurš spēj par sarežģītām tēmām runāt vienkāršā cilvēku valodā. Caur mūsu vērtībām, mūsu vajadzībām, tas, kas mums ir emocionāli svarīgi. Un tas, par ko es pārliecinājos, lasot to grāmatu, kad viņā ir it kā naudas grāmata, finanšu grāmata, ārkārtīgi maz kādu sarežģītu formulu, ārkārtīgi maz žargona, ārkārtīgi maz svešvārdu, bet vienkārši saprotami stāsti par finanšu pasauli. Un iespēja pārunāt šos konceptus kopā ar maniem dēliem ir bijis viens no tādiem arī pagājušās vasaras foršiem, svarīgiem notikumiem priekš manis. Un es esmu ļoti, ļoti pateicīga Finanšu izglītības biedrībai, ka šī grāmata ir ieraudzījusi dienas gaismu ne tikai angļu valodā, bet arī latviešu valodā. Un tagad apsolu tiešām noslēdzošais punkts. Atkal kā Skota Gallowaya fanai, šī, protams, nav viņa pirmā grāmata, un kas interesanti, ka nav arī viņa pēdējā grāmata. Pagājušajā mēnesī iznāca Skota Gallowaya pavisam jaunākā grāmata, un tajā viņš runā par absolūti nefinanšu tēmu. Tajā viņš runā par to, kā audzināt, kā būt foršam, modernam, veiksmīgam, jaunam vīrietim. Es domāju, ka tā tēma man personīgi, tā skaitā, ir ļoti svarīga. Es audzinu 2 dēlus, un tēma par to, kāda ir ne toksiskā, bet veselīgā, foršā vīrišķība, es domāju, ka ir ļoti aktuāla. Protams, viņš savā grāmatā vairāk skatās uz datiem pamatā no Amerikas, viņš salīdzina dažādus riska faktorus un visu citu, bet tas, ko es gribu teikt, es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja, iespējams ne Finanšu izglītības biedrībai, bet varbūt kādam citam izdevējam apskatīties uz to, kas ir arī viņa jaunākais veikums, un es ceru, ka par to arī mēs varētu parunāt kādā no nākamajām grāmatu tikšanās. Vēlreiz no manas puses liels paldies par šo grāmatu latviešu valodā. Es uzskatu, ka Skots Galloways ir izcils viedokļu līderis. Es domāju, ka viņa grāmatu ir jāizlasa ne tikai tam, lai uzzinātu kaut ko vairāk par finansēm, bet paņemt arī vairāk pārdomas par to, kā ilgtermiņā būvēt savu dzīvi, veidot savu dzīvi uz labiem principiem. Un man personīgi viņš ir pierādījums tam, kad 61 gads, tā ir tikai tāda laika zīme, un es esmu pārliecināta, ka viņam priekšā vēl ir brīnišķīga nodaļa ar jaunām daudz grāmatām un daudz padomiem mums. Tā kā, lai priecīga lasīšana, lai jauks vakars, paldies jums! Paldies, Karina! Tagad būs diskusijas daļa, tagad Karīnai lūkšu nepazust, bet viņi var izvēlēties pirmo krēslu. Tātad. Diskusija ir bagātības, algebra, mūsdienas, vienkārši patiesības par finansiālo brīvību. Un kopā ar Karīnu tad mums ir Aija Brikše. Es palūkšu nākt, lūdzu, uz šeit lejā. Priekšā viņa ir no Latvijas Bankas finanšu pratības daļas, viņa ir vadītāja, tātad viņa daudz maz pārstāv sabiedrību, izglītību. Tad mums ir arī Jānis Libeks no Alphanox Quality, viņš ir partners tur, tātad aktīvu pārvalde, investīcijas. Tā, un, protams, mums ir Raivis Vilūns, nākotnes kapitāla vadītājs un žurnālists. Laikam nebūs liela izvēle, kur sēdēt, bet, tiksim galā. Tātad, mērķis, ceļkarte, bagātības meklējumos. Un mans mērķis tad ir, mēs tagad pavadīsim kāds 30 minūtes, būs vairāk nekā viens jautājums. Un pirmais jautājums ir īsi un kodolīgi, tātad dažos vārdos, 1, 2 teikumos. Es uzdošu katram. Kā jūs personīgi definējat finanšu brīvību, kā arī bagātība? Vai tā ir nauda, brīvība, drošība vai kas cits? Sāksim ar tevi. Es domāju, ka parasti dāmām priekšroka tā. Un tikko dāma runāja, tagad priekš bija. Tā. Bagātību definēt ir grūti, bet finanšu neatkarība, man liekas, ir tas, ka tajā brīdī, kad tev salūst automašīna, veļas mašīna vai jāaiziet pie zobārs, tad tu nesatraucies par to, ka tev ir jāaiziet pie zobārs, jāsalabo mašīna vai ir salūzas veļas mašīna. Tev nav jādomā par to, vai man tagad būs nedēļu, mēnesi vai 2 mēnešus jādzīvo bez šīm lietām vai jācieš zobu sāpes. Man liekas, īsi kodolīgi, tā ir finanšu brīvība. Es
doma tāda pati kā Rāvim, tikai varbūt nedaudz citiem vārdiem. Man liekas, ļoti labs tas teiciens. Man māma to kādreiz ir teikusi, bagāts ir nevis tas, kuram ir daudz, bet tas, kuram pietiek. Un arī tas, ko mēs finanšu pratības jomā ar šo saprotam, ir finansiāla labbūtība, labklājība ir tad, kad tu spēj par sevi parūpēties šodien un zini, ka spēs to izdarīt arī nākotnē. Tā kā tas ir gan šis brīdis, gan arī nākotnes perspektīva. Tev nav nomācoša, bet viņa ir tāda, ka tu esi gatavs tur doties. Man bagātība noteikti asociējās daudz vairāk ar dzīves vērtībām nekā naudu. Es teiktu, ka manā izpratnē bagātība manā gadījumā ir mana ģimene, mani bērni, tas, ka es varu darīt to, kas man patīk, ka man ir profesionāli ļoti interesanta dzīve, ka man ir draugi brīnišķīgi apkārt. Savukārt par finanšu neatkarību es domāju kā par kaut ko tādu, kas ļauj man naktīs mierīgi gulēt, domājot par nākamo dienu, nākamo gadu un kaut kādu nākamo cēlienu manā dzīvē. Izcilā versijā gribētos nonākt līdz finanšu neatkarībai, kad varbūt ir pietiekams uzkrājums domāt ne tikai par to zobārstu vai salūzušo auto, bet jau tādā tālākā nākotnē, ka es varu būt pārliecināta, ka man ir pietiekami ienākumi, lai es varu dzīvot un piedzīvot to dzīvi tādā foršā veidā, kā esmu ieplānojis. Bet jā, tajā bagātības izteiksmē tas droši vien ir daudz vairāk par to vērtību sistēmu, un tā nauda ir tikai viena maza daļiņa no tā visa. Jā, bagātības arī varu paturpināt to tematu, kad ir šie līdzekļi būtībā, ko mēs pelnam, un līdzekļi, ko mēs tērējam. Un ja mums paliek šis līdzekļu vairāk, tad būtībā mēs esam tajā ceļā vai jau esam kaut kādā ziņā bagāti, ja runājam tieši par finansēm un arī par neatkarību. Tad mēs esam brīvi savos lēmumos, tad nauda neietekmē. Teiksim, nauda nav tas aspekts, kādēļ mums varbūt jāpieņem jā vai nē lēmums. Mēs varam būt neatkarīgi, pieņemt šo lēmumu uz citiem aspektiem, bet tad nauda nav tas noteicošais, kādēļ mēs varbūt kaut kam sakam nē. Un tad to varat dēvēt jau par finanšu neatkarību. Paldies! Turpināsim ar nākamo jautājumu, un šitais būs Karīnai un Jānim domāts tieši. Tātad grāmatā ir rakstīts, ekonomiskā drošība nav atkarīga no tā, cik tu pelni, bet gan no tā, cik tu saglabā, līdzīgi kā Jānis arī jau teica. Vai piekrītat šai atziņai, un kā tā īsti izpaužas praksē? Kurš pirmais? Saglabā jau sevī ietver gan šo pelnīšanas aspektu, gan arī tērēšanas aspektu. Un tad, tas tāds jau tomēr nākamais solis, tad noteikti tas ir svarīgāk, jo nopelnīt ir viens, bet tad ir šī otra puse, šī tērēšana, ikdienas tēriņi, un tad, kurā tad, uz kuru pusi mēs pājam, un tad mēs nonākam pie tā, ka šī saglabāšana ietver šos jau divus mainīgos lielumus. Un man liekas, arī šajā grāmatā vai arī citur bija minēts, ka viss vieglāk nopelnāmais eiro ir tas, kuru mēs neiztērējam. Tad šeit tas viss kopā, manuprāt, arī sasaucas, kādēļ tad saglabāšana ir būtiskāka nekā tikai pelnīšana, kad mums jāskatās, kādi tad ir mūsu izdevumi, vajadzīgi, nevajadzīgi, un tad, protams, palielinam ieņēmumus, cik varam, bet tad arī mēģinam mazināt un domājam līdz saviem izdevumiem. Un tad nākamais solis jau protams, ir šis kur tad mēs šo saglabāto arī pēc tam, teiksim tā, liekam, kur tad mēs liekam šai naudai varbūt strādāt mūsu labā, lai tad mums arī ir šie ieņēmumi arī no ne tikai mūsu darba, bet arī no šī kapitāla, kas tad ir saglabāts, un tad tas ilgtermiņā arī to rezultātu nesīs. Paldies! Es, protams, arī noteikti tam ļoti piekrītu šim teiktajam par to pelnīšanu un saglabāšanu, cik mēs atstājam sev. Man liekas, ka ļoti ilgstoši ir bijis tas mīts, kad kaut ko uzkrāt es varēšu tikai tad, kad es sākušu ļoti daudz pelnīt, ka tikai tad, kad man būs ārkārtīgi liela alga, pēkšņi uzkritīs uz galvas kaut kāds negaidīts mantojums vai kaut kāda negaidīta nauda, ka tas būs tas brīdis, kad es sākšu domāt par to finanšu drošību. Un man liekas, ka ļoti strauji arī mūsu sabiedrība
sabiedrībā pēdējos gados, īstenībā šis priekšstats sāk mainīties par to, ka mēs arvien vairāk saprotam, ka ir jāsāk no tā brīža, kurā mēs katrs esam, neatkarīgi no tā, cik liels mums atalgojums ir, regulāri domāt par labajiem finanšu paradumiem un ka tā formula ir, ka tāds pieņēmums jāapgriež kājām gaisā, nevis domāt, ka sagaidam maģisko brīdi, tad, kad būs kaut kāda baigi liela alga vai pēkšņi ienāks kaut kāds ienākums, bet sākam strādāt šodien no tā, kur mēs katrs esam, pie tā, lai mēs veidojam to uzkrājumu un pie tās labklājības un pie tās, man viņa patīk saukt par tādu lēno, foršo naudu, nevis gaidīt to kaut kādu pēkšņo brīnumu, bet pašam darīt lietas, lai to naudu varētu, gan labi sākt krāt. Tas ir viens, un otrs, man liekas, kas ir ļoti svarīgi un par ko arī Skots ļoti daudz atsaucās šajā te grāmatā, ir tas koncepts, ka, protams, bieži vien, atkal, ja mums liekas, ka mēs sāksim pelnīt vairāk, varbūt izdosies vairāk uzkrāt, tad nereti mūsu tie izdevumi steidzās priekšā, un tas pieaugums izdevumos steidz priekšā jau tam ienākumam. Ja mums visiem gribās, tajā brīdī, kad ir kaut kāds algas pielikums, varbūt pastīties bišķi labāku mašīnu, jo kaimiņi arī nesen nomainījuši mašīnas, varbūt pastīties kaut kādu izdomāt, ko dzīvokli uzlabot, nopirkt jaunu dīvānu, vēl kaut ko. Un šis te princips par to stoicismu vai to domu, kad es regulāri pārskatu to, kam es tērēju, vai tas ir jēdzīgi, vai tas atbilst manam dzīvesveidam, vai es neesmu sākus dzīvot dzīvesveidu, kas man jau ir daudz pa dārgu, tikai tādēļ, ka es gribu tā sociāli ar citiem varbūt samērīties. Man liekas, ir ārkārtīgi pievilcīgs jebkurā brīdī. Man pašai priekš tādas sazemēšanās un šī principa pielietošanas, tas, kas man ļoti palīdz un ko es daru arī kopā ar savām sekotājām, ka mums februāris tāds saucamais finanšu gavēņu mēnesis, ka mēs ļoti aktīvi piesakojam līdz. Kas tad tie ir pa izdevumiem, kas ir salipuši mums apkārt, kuros mēs to naudu tērējam, un varbūt kaut kas no tā ir tāds, no kā ir vērts patiesībā atteikties, un to daļu tomēr arī pārvirzīt uzkrājumos, lai paliek aizvien vairāk, lai tas viss nenotērējās. Paldies! Ejam tālāk. Tātad formulas mainīgie vērtības, mērenība un izvēles. Divi jautājumi tagad būs, abi divi faktiski ir Aijai un Raivim. Pirmais, tātad vai bagātību vairāk nosaka ārējie faktori, tātad tirgus, inflācija, nodokļu politika vai iekšējie mūsu paradumi, pašdisciplīna un vērtības? Man divas domas, ko es gribu pie šī pateikt. Pirmā doma ir, es teiktu, ka abi, galvenokārt, es teiktu, ka abi. Nevar tā pateikt, ka viens vai otrs vairāk. Bet tā paskatoties uz Latvijas sabiedrību, kuru man sanāk arī ik pa brīdim šādā veidā vērtēt un analizēt, es redzu, ka viens no tādiem visietekmējošākajiem faktoriem šobrīd, vismaz jauniem cilvēkiem, ir ģimene, no kurienes viņi ir nākuši, un nevis tas, cik ģimene varbūt ir bijusi turīga, bet tas, kāda ir ģimenē bijuši naudas paradumi. Un tas šobrīd arī mūsu bērniem, kurus mēs audzinām, tas ir visietekmējošākais faktors, ko viņi paši atzīst, un tas veido to viņu starta pozīciju, no kādas viņi sāks. Un zinot to, un arī saprotot, kā strādā laiks un nauda, protams, ka cilvēks, kuram ir bijusi zinošāka, prasmīgāka ģimene, kas ir spējusi kaut vai nelielu naudas daudzumu regulāri investēt, atlikt un tā tālāk, viņš iziet zinošāks un savos 20 var sākt savus labos paradumus, un mēs zinām, ka laiks, es domāju, ka šeit klātesošie lielākoties zina, ka laiks ir milzīgs palīgs bagātības veidošanā. Un viņi var sākt saulēcīgāk veidot savu bagātību. Tā kā es teiktu, ka šis noteikti ir viens ļoti nozīmīgs faktors, ko mēs šobrīd tā kā redzam, bet par iekšējiem faktoriem, kuriem arī ir ļoti liela nozīme. Mans darbs ir saistīts ar to, ka man reizēm sanāk ieskatīties arī privātu personu maciņos ļoti tieši, analizēt to, kādi ir cilvēka izdevumi un ienākumi un kāda ir viņa tērēšanas paradumi. Un man bija ļoti interesantas atziņas, tad, kad es pēdējo reizi ar šo saskāros, mēs sadarbojamies ar kādu uzņēmumu, kurš bija nolēma saviem darbiniekiem piedāvot mentoringu programmu, un es biju viena no mentorēm, ka rezultātā darbinieki ļoti atklāti man rādīja, cik viņi nopelna, kur viņi tērē, ko viņi dara ar šo naudu. Un manā mentorējuma lokā bija darbinieki, kas strādā rūpnīcā pie lentām, un bija darbinieki, kas ir nodaļu vadītāji.
Un tas, kas bija interesanti, ka viena no sievietēm, kurai bija salīdzinoši nelieli ienākumi, viņai bija 2 mazi bērni, un viņa spēja uzkrāt pensiju 3. līmenī, viņa spēja izmantot bērnu uzkrājušo dzīvības apdrošināšanu, viņa spēja atlikt jaunai mašīnai, jo viņas plāns bija sakrāt jaunai mašīnai, nevis paņemt viņu līzingā, jo tajā brīdī. Un viņa plānoja maltītes ar ChatGPT visai nedēļai, un man bija cita sieviete, kurai amats un ienākumi bija būtiski augstāki, kur neko no šī nevarēja atļauties. Tas ir tas, kā viņi to teica, viņai bērnu nebija, dzīvoja 2 ar partneri. Un tas ir ļoti atkarīgs no paradumiem. Un ir milzīga starpība, ko tu ar nopelnīto dari, kā tu viņu saplāno, kā tu to izlieto. Un mana pārliecība aizvien gadiem ejot un strādājot šajā jomā un ieskatoties maciņos gan savā, gan citos, pilnīgi skaidra atziņa, ka ienākuma apjoms nenozīmē to, vai tu būsi vai tu nebūsi bagāts. Un Kariņa jau tikko lieliski iezīmē, jo saņemam jaunu algas pielikumu, ko mēs darām, domājam, kur mēs varētu tā kā foršākas zīmola drēbes iegādāties. Un tas tā vienkārši notiek, ja dzīvē mēs tā progresējam arī. Mēs gribam progresēt ne tikai ienākumu ziņā, mēs gribam arī savu sociālo statusu visu laiku ar lietām, ko mēs pērkam, tā kā virzīt uz priekšu, un tāda ir tā mūsu daba. Tāpēc ļoti svarīgi ir šādi gavēņi, tas izzūmot, kādas ir mans finanses, kuras naudu tērē, cits starpās arī ietekmējoties no tevis februārī pievienojos tev, droši vien to nezinu, tas nekas, bet es to daru biežāk nekā februārī. Mēs ģimenē to daram biežāk, vismaz 2-3 reizes gadā, jo īpaši šobrīd tā dzīve tik strauji mainās, ka to vajadzīgs ir darīt biežāk, bet februārs ir obligāts, tāpēc, ka tu mani influencē. Tā. Jā, nē, Aija, man liekas, pastāstīja visu, ko ir vērts teikt, bet tās pāris piebildes ir tā, protams, ir tie ārējie faktori, mēs nevaram viņus aizmirst, un man liekas, ka arī nevajadzētu par tiem pavisam nerunāt, teiksim, tīri apkārtēja ekonomika, algas līmenis, cenu līmenis veikalos un tā tālāk, tas kaut kādā veidā tomēr ietekmēs to, cik mēs varam atlikt vai nevaram atlikt. Un man šķiet, ka to pilnīgi paslaucīt zem tepiķa mēs nevaram, taču tai pašā laikā kādā citā grāmatā es dzirdēju tādu frāzi, kas vienmēr ar mani ir palikusi kopā. Tāpat nebija par finansēm grāmatā, bija par kaut kādu mentālo labbūtību vai kaut kas tam līdzīgs. Un grāmatu pārāk labi neatceros, bet frāzi atceros: tu neesi vainīgs pie tā, kas ar tevi notiek, bet tu esi atbildīgs par to, kas ar tevi notiek. Angļu valodā viņa varbūt bišķiņ veiklāk skan, bet principā tā ideja ir tāda, jā, mēs visi dzīvojam šeit, un Aijas piemērs par 2 darbiniekiem ar pat atšķirīgiem algas līmeņiem, kas spēj izdarīt kaut ko vairāk, rāda to, ka mums ir nepieciešama tā kaut kāda atbildība, kura dažkārt pieklibo, un jā, tur ģimenes jautājums, par to es varu ļoti, ļoti, ļoti piekrist, ka ir šis daudzās ģimenēs neprasme runāt par naudu un arī nevēlēšanās runāt par naudu. Un tad vēl viena tāda klasiskā lieta, kas man liekas, nezinu kā šobrīd, bet 90. gados, ir sevišķi audzināt bērns, man liekas, bija tas arī, ka tev par to nav jāzina, tev par to nav jādomā, tinies prom, pieaugušie runā un tā tālāk. Un tas, man liekas, ir viens no tiem, kas audzina nākamo paudzi, kura nemaz pat nesaprot, kas tad ir noticis ar ģimenes finansēm, piemēram, cik tad daudz mātei un tēvam, piemēram, ir jāstrādā, lai atļautos vai neatļautos lietas. Un tad tu nonāc līdz kaut kādai tai situācijai, ka tu neesi atbildīgs par to, ko tu dari. Tā kā jā, abi faktori, bet mēs visi dzīvojam līdzīgā vidē, un dažiem iet labāk, dažiem iet sliktāk, un tad, ja tev iet sliktāk, bet tu redz, ka cilvēkam, kas ir līdzīgā sociālā statusā, līdzīga algu līmeni, iet labāk kaut kādā veidā, tad
varbūt ir vērts paskatīties savu finanšu auditu februārī, piemēram, vai jebkurā citā mēnesī. Starp citu, nav jāgaida, jo tā ir arī tā vieda lietā par ieguldīšanu. Mēs visu laiku, kā šeit jau izskanēja, gribam atlikt arī savu finanšu auditu. Varbūt tie, kas skatās, varbūt šodien var sākt atveriet savu bankas kontu, paskrolējiet cauri, paskatieties, vai jums ir Disneya, Netflix un Amazon Prime abonements, varbūt tikai vienu no 3 vajag. Un to es saku no savas piemēra, jo visos 3 bija kaut kāda seriāla, ko es gribēju skatīties, un tad pirms pāris mēnešiem es sapratu, ka es 3 mēnešus maksāju par 3 ļoti līdzīgiem pakalpojumu sniedzējiem, bet izmantoju tikai vienu. Tā kā, jā, neviens no mums, man liekas, nav imūns pret šo, tāpēc droši vien, ka AIS piemērs 3-4 gadā iziet cauri, vai mēs neesam kaut kādu šos cevišķi mazos nevajadzīgos mikromaksājumus pieslēguši, ir tā kā numur 1, ko katrs var izdarīt. Paldies. Es tikai varbūt arī pieminēšu ātri pie ārējiem faktoriem, ja mēs salīdzinām šodien 20-30 gadiem apakai, pasaule arī kļūst daudz mazāk. Tātad būs vienmēr ietekme no kaut kurienes. Viņi notiks arī ātrāk, tā ka, grib, negrib, to jāsadzīvo. Tā ka, galvenais arī tad ir, fokusēties, manuprāt, arī uz sevi, kas mūs ved faktiski uz nākamo jautājumu. Un arī, tas ir, protams, gan tev, Raivim un Aijai. Tātad grāmatā ir teikts, ka kapitālisms balstās uz cilvēku paškontrols trūkumu. Kā, teiksim, jūs to redzat finanšu nozarē? Vai, patērētāji nespēja būt mēreniem ir lielākais šķēslis ekonomiskajai drošībai? Gan jau, es domāju, ka jā, teiksim, tas par kapitālismu ir pilnīgi taisnība, bet, ja mēs visi sevi pilnīgi kontrolēsim, tad kas notiks ar kapitālismu? Tas varbūt kaut kāda, un gan jau te, piemēram, es zinu, ka Karīna un ir daudz citu cilvēku, kuri runājot par finanšu veselību, arī vienmēr agadnīgi pa sevi drusku arī vajag padomāt, ka nevar tikai krāt kaut kādai tai nākotnē, kad tu var būt jau nemaz tev nebūs vairs prieka no tā, kā tu vari sevi pautināt. Teiksim, atkal tas nevajag 3 abonementus, bet varbūt vienam no servisiem naudu tērēt ir vērts. Bet finanšu jomā es domāju, ka tā arī kaut kādā ziņā ir viena no tām problēmām, kas gan, man liekas, vairāk varbūt skar tos cilvēkus, kuri jau ir sākuši kaut ko darīt ar tām savām finansēm. Šeit es vairāk domāju tieši par to investēšanu, bet ka cilvēki neinvestē ar to ilgā laika griezumu, tur 10, 20 gadi un tā tālāk, bet viņi mēģina savu turību vairot ātri un tirgojoties, pērkot, pārdodot. Uz šejieni braucu, mani veda taksometrs šoferis, un tas ir izstāsts, burtiski tikko pirms pusstundas, taksometrs šoferis apstājās pie krustojuma, un viņš telefonā, es redzēju, ka viņš tirgojas vai no ar kripto, man šķiet, vai kaut kur bija vai nu Binance vai Coinbase atvērts vaļā, un pie sarkanās gaismas viņš tirgojas. Cilvēki strādā un paralēli vēl cenš nopelnīt naudu, bet kā gan šajā grāmatā, gan daudzi citi eksperti stāsta, ka beigās jau tā statistika rāda, ka šādi pie sarkanās gaismas ātri tirgojoties mēs īsti savu turību droši vien nevairojam, un tas arī veicina to lielo kapitālismu, protams, burbuli, bet mums pašiem ilgtermiņā tas droši vien neko ļoti labu neizdara. Man patīk, ka mēs par to sabiedrību reizēm par šādiem jautājumiem runājam tā kā trešajā personā. Bet mēs jau arī esam tie cilvēki, kuri nav racionāli. Un tas ir ļoti skaidri jāsaprot, ka neviens no mums nav racionāls no staigājošs Excelis. Tas vienkārši tā nav. Tas sen ir pierādīts, par to pat ir piešķirt Nobela miera prēmiju par šiem secinājumiem. Un tas arī cits starpā iepriekšējā Finanšu izglītības biedrības grāmatā ļoti labi ir aprakstīts. Mēs nepieņemam racionāls nevienas savas dzīves jomas lēmumus. Un šie lēmumi viņi balstās ļoti daudzos dažādos faktoros, ir kaut kāds sociālais spiediens, mums ir dažādi impulsi, kā mēs reaģējam dažādās situācijās, mums prāts ar mums visu laiku, mūsu prāts kaut kādā veidā to informāciju interpretē kaut kādā sev
sev zināmā manierē. Un to vienkārši vajag saprast un pieņemt. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas vienkārši ir. Ko ar to var darīt, tad, kad to saprot? Nu, viena no lietām, ko ar to var darīt, ir sakārtot, teiksim, savas finanses tā, lai maksimāli samazinātu to, cik mēs uz tiem saviem lēmumiem paļaujamies, piemēram, reizi mēnesī. Nu, kā tas praktiski izpaužos manā dzīvē? Man ir automātisks maksājums uzkrājumi vienā kontā, otrā kontā, pensija 3. līmenī, automātiski veicu arī daļu no saviem ieguldījumiem. Tas vienkārši notiek. Es nediskutēju ar sevi, vai man šomēnes ir citas prioritātes vai nav. Es vispirms izdaru šīs lietas, un tas ir man vienkārši automatizēts process. Periodisku pārskatu izvērtēju, bet principā tas ir tas, uz ko es paļaujos. Kas, teiksim, pāris reizes gadā sakārtoju savu sistēmu. Viņa automātiski strādā, es par to nedomāju. Tāpat automātiskā rēķina apmaksa. Jā, tad, kad visi rēķini, kas man ir automatizēti, nav aizmirsti. Viņi vienkārši notiek. Un tas, es domāju, ir tas veids, kā mēs ar to savu neracionālo dabu, ar tiem saviem impulsiem varam strādāt, viņus noregulēt. Un tad, kad es esmu samaksājis visus savus obligātos maksājumus un esmu to starp ieguldījusi un uzkrājumu izveidojis, jo tas manā sarakstā arī ir obligātais maksājums, ne tikai rēķina, bet arī uzkrājums, tas nav diskutējums jautājums. Tāpat arī ieguldījumi manā nākotnē. Tad pārējo naudu es īstenībā varu atlikt priekam. Ja tajā mēnesī zinu, ka ir Ziemassvētki, tad tas aiziet tajā virzienā. Un tur es iedodu sev to brīvību un elastību. Un nav tā, ka es dzīvoju visu laiku tikai pēc šī Exceļa un esmu visu laiku tādās važās un stresā. Bet es saprotu, kas man ir svarīgi, to es automatizēju, tiek ar savu neracionālo impulsīvo dabu galā šādā veidā. Nu, tas ir varbūt, es nezinu, es tiešā veidā atbildēšu šo jautājumu, bet tas laikam ir tāds mans ieteikums vai kā ar šo tikt galā un to savu dabu pieņemt, ka viņi tādi ir. Nu, tā tas ir un tā tas būs. To mēs nevaram mainīt. Mēs varam mainīt to, kā mēs sakārtojam lietas sev apkārt. Paldies. Pēdējā daļa diskusijai mums saucās noslēguma formula. Un pirmais jautājums šeit būs Karinai un Jānim. Ja jums būtu jāizveido sava vienkāršā panākumu formula ekonomiskajai drošībai, kādi 3 vai 4 elementi tajā būtu, respektīvi jūsu ceļakarte? Mani elementi tajā būtu 20% no katra ienākuma regulāri atlikt nost. Ko darīt ar tiem 20%? Lielāko daļu no tā novirzīt sākumā drošības spilvenam. Tas drošības spilvens iedod mums reālu pašapziņu, tas iztaisno muguru, tas dod mums iespēju pieņemt savus lēmumus, labākos lēmumus dzīvē, kādus mēs gribam, un to pārējo atlikumu sākt regulāri ieguldīt. Darīt tieši to, ko Aija saka, maksimāli paredzēt to, ka mēs paši esam bieži vien sev vislielākie ļaundari tajā brīdī, kad katru mēnesi tas klikšķis ir jāuztais, tā poga ir jānospiež, un tad mums liekas, varbūt šomēnes nesākšu, jo šomēnes man dzimšanas diena, nākamo mēnesi bērniem vārdiena, tad Ziemassvētki salikt to maksimāli automatizēt, lai mēs paši sev nesāktu stāstīt iemeslus, kāpēc mēs to nedaram. Un tajā brīdī, kad tā sistēma aiziet, tad tas, ko var redzēt, ka tiešām tas iedod tādu, modernā valodā sakot, tādu glow up vai tādu tiešām to pašapziņas, tādu stiprinājumu tam, ka tu redzi, jā, man izdodās, jā, man sanāk. Un, varbūt tādā finālā vēl pasakot to, ka iespējams tas viss nav jāizdara vienā piegājienā. Iespējams ir jāsāk pa soļiem, bet kāds no tiem soļiem ir jāizdara jau šodien, lai to pārliecību, ka es varu, man izdodās, varētu sakārtot, lai ietu prom no tās vieglās identitātes, kas ir pateikt, nē, es jau esmu bijis tērētājs, es jau vienmēr esmu tērējis, kur tad es varētu uzkrāt. Bet īstenībā tikai darot, var izveidot šo jauno identitāti, līdzīgi kā tas Skots runā par to, kā arī viņš nekad mūžā nebūtu domājis, ka viņš būs influenceris vai podcasteris vai tam līdzīgi, bet darot, ejot pakaļ vienkāršiem labiem paradumiem, tā kļūst par to daļu viņa identitātes. Jāni? Ja ceļakarte, tad pirmais, manuprāt, lai būtu šī motivācija, ko Karina minēja, tad nolikt šo mērķi un saprast, kas ir šis mērķis, kāpēc vispār šo
teiksim tā, krāšanu, ieguldīšanu es vēlos darīt. Un ja ir zināms šis mērķis, uz kurien es gribu tikt pēc 5 gadiem, pēc 10, varbūt jau pensijas vecumā, un tad sadalot to sīkākos mērķos, tad rodas arī šī motivācija ievērot disciplīnu, rodas motivācija veidot kādu sistēmu, varam veikt savu auditu, saprast, ko tad teiksim tā, ir jāmaina, un tad iet šo ceļu. Ir dažādi šie sadalījumi, cik procentus mēs varam veltīt ikdienas tēriņiem, īstermiņu uzkrājumiem, ilgtermiņu uzkrājumiem, bet tad sadalot pa soļiem, es teiktu, pirmais ir mērķis, zināt, uz kurieni mēs ejam, apzināmies esošo situāciju, izveidojam šo ceļu, kā mēs tur tiksim, un tad ceturtais ir, kas iepriekš arī tika pieminēts, tad ievērojam to disciplīnu, braucam tādā kruīza režīmā, iestatam ātrumu un tad pie viņa maksimāli pieturamies, mēģinam izvairīties no šiem šķēršļiem, kādiem impulsīvajiem pirkumiem, izvērtējam, vai tad šis pirkums mums vai pakalpojums ļoti traucēs sasniegt šo nākotnes mērķi vai nē. Ja ļoti nē, tad iespējams mēs to varam izmantot, bet ja tas tiešām ir tāds izteikts šķērslis šim ceļam uz mērķi, ko mēs gribam sasniegt, tad izvairamies. Bet ja šis teiksim tā, mums ir šī sistēma galvā skaidra, tad es domāju, ir jebkuru lēmumu arī vieglāk pieņemt, ir vieglāk atteikties no tām lietām, jo mēs zinām, ka tās tomēr mums kaut ko traucē, ne tikai sniedz šo varbūt prieku, kas var šķist pirmajā brīdī. Paldies! Un tad otrs jautājums, kas ir faktiski visiem. Tad katram īsi varbūt izteikties, kādu galveno atziņu jūs vēlētos, lai klausītāji paņem līdz tieši pēc šīs diskusijas šodien. Kurš būtu pirmais? Es teikšu to arī frāzi. Mēs neesam vainīgi, bet esam atbildīgi. Protams, šeit es domāju par to lielo apkārtējo situāciju, bet mēs esam atbildīgi par to, ko mēs paši varam izdarīt. Man šķiet, ka tas ir tas, kas visās dzīves jomās, pats ne tikai finanšu jautājumos, bet kas ir tāda laba gaismiņa, ko vienkārši paturēt prātā. Man laikam arī klausoties audio versijā šo grāmatu, man visvairāk aizķēra un palika atmiņā, un arī šodien par to runājām, ka bagātība ir nevis tas, ko tu nopelni, bet tas, ko tu spēj uzkrāt. Un tā laikam arī ir tā mana galvenā atziņa, un tas, ko es arī praktiski strādājot ar cilvēkiem, pat ar sevi, redzu, ka tās ir tas, kas veido to lielāko atšķirību. Nevis tas, cik mums ienāk un cik mums iziet, bet tas, kas ir tas, ko mēs spējam uzkrāt, saglabāt un novirzīt tām lietām, kas mums patiešām ir vissvarīgākais. Man tā atziņa varbūt būtu, kad ievērojam disciplīnu un daram. Nevis tikai plānojam, bet tiešām daram, jo arī man apkārt, teiksim tā, draugam paziņas, kad runājam, tad cik tu varbūt 3. pensiju līmenī tur uzkrāji. Jā, es tur jau esmu visu apskatījies, un tad no nākamā mēneša vai pēc 3 mēnešas es tad sākšu. Bet es jau vienmēr aizmirstas, un tad satiecies atkal pēc 3 mēneši. Jā, es zinu, man tas jāizdara un tam līdzīgi. Un tad ir tiešām jādara, jo tas tad nesīs to rezultātu un jāievēro disciplīnā. Laikam man atziņa būtu tāda, ka es ikdienā strādājot ar cilvēkiem, kas domā par naudu, kā mainīt savus paradumus ar naudu, redzu tādu vienu lielāko tendenci, ka lielākoties mēs, aiz labas gribas ļoti reti mēs mainām tos paradumus par naudu. Mums patīk tērēt, ir forši dzīvot labi, reizēm ir tā kā īslaicīgi forši dzīvot arī pāri saviem līdzekļiem, un bieži vien tas brīdis, kad mēs sākam mainīt tos savus naudas paradumus, ir īstenībā kaut kāda naudas krīze, kad mēs esam drīzāk spiestā kārtā spiesti finanšu gavēņus ievērot katru mēnesi vai pārskatīt daudz biežāk tās savus budžetus un finanses. Un man laikam tas viens aicinājums, bet tas, ko es arī redzu, ka tajā brīdī, kad tu sāc domāt par to naudu baidoties, tu to dari kā piespiedu kārtā. Tev ir jāizdara, bet tu sakos tiem zobiem, domāju, ok, labi, es tad varu, un tad es mazāk tērēšu te un te un te. Tad mans viens aicinājums ir tas, pēc šī vakara, varbūt katram no klausītājiem, tie, kas mums klausās online, padomāt par vienu
vienu foršu savu mērķi, ko jūs gribētu izdarīt, lai nauda jums palīdz izdarīt, piemēram, pēc gadiem 5. Kas būtu tas jūsu sapnis, ko jūs gribat, lai nauda jūsu vietā izdara, un tad parēķināt atpakaļ, cik daudz jūs šodien varat sākt atlikt, varat sākt uzkrāt un domāt par to no tās pozitīvās motivācijas, nevis no tās baiļu motivācijas, nevis no tā kaut kas nesanāks, nesaies, bet no tā, kas jums ir svarīgi, un es jums varu pilnīgi noteikti apsolīt, ja tas būs jūsu mērķis, ja tas būs kaut kas, kas ir jūsu vērtībās, tā krāšana vairs nebūs sāpīga, viņa vairs nebūs tik grūta, jo katru brīdi, ka būs tā iespēja aiziet impulsā un ātri kaut ko nopirkt vai domāt, hei, bet es tomēr es gribu dzīvi uz saviem noteikumiem, tad tas mērķis vienmēr būs tā kā tāda bāka, tā uguntiņa, kas palīdzēs tos paradumus pamainīt. Super, paldies. Lūdzu, kur vēl neiet, mums ir pienākuši jautājumi. Un pēc jautājumiem, starp citu, jums būs jākļūst par pārdevējiem, bet es par to vēl tālāk neko neteikšu. Pirmais jautājums, kādas kļūdas cilvēki visbiežāk pieļauj, mēģinot sasniegt bagātību? Kurš vēlas to atbildēt? Es varu iesākt. Es domāju, ka viena no tādām tipiskajām kļūdām ir ļoti, ļoti ilgi nogaidīt, un tad vienā brīdī paļauties, jo mūs, protams, vada gan tās bailes, gan tā no otras puses, otrā monētas puses ir tā mantkārība vai vēl tāds azarts vai vēlme ļoti, ļoti ātri nopelnīt, un varbūt drusciņi neizdarīt to sagatavošanās darbu, saprotot, kas tad būtu man piemērots ieguldījums, kas tad man palīdzēs sasniegt to labklājību. Varbūt mazliet tas piemērs ar to taksi, kur pie sarkanās gaismas tiek pirktas kriptovalūtas, ir viens no tādiem piemēriem, kur, protams, mēs tik daudz esam pēdējos gadus dzirdējuši šo stāsts. Jā, ielika 100 eiro un dabūja tur 1 miljonu un redz kāds veiksmes stāsts un pasties ātri šitajā aplikācijā savada savus datus. Man liekas, ka tie ir tie tipiskie stāsti, kur solījums par ļoti ātru, ļoti vieglu peļņu ir tas, varbūt viena tā sarkanā gaismiņa, kam pievērst uzmanību, un pretēji tam varbūt tā stratēģija, kur mēs domājam par to lēno naudu, to foršo naudu, to mierīgo naudu, kur mēs regulāri atliekam, regulāri ieguldam, un tad arī sasniedzam tos savus mērķus. Es varbūt gribēju papildināt, ka mana tā atbilde ir, ka mēs viena no kļūdām ir tā, ka ļoti daudz fokusējās un vēlēt enerģiju tam, lai naudu nopelnītu. Izdomāja visdažādākās iespējas, kā to naudu nopelnīt, daudz strādāt, papildus biznesi, tur tas un tas un tas. Bet tā nauda, tas fokus uz to nopelnīšanu ir tik liels, un tad, kad tev ir tie ienākumi lieli, tev sajūt, ka tu esi bagāts, bet tev tā nauda, cik ātri viņa ienāk, tik ātri viņa iziet. Ka tu visu laiku esi tajā nulles punktā, un tev nav tā drošības sajūta par nākotni, un tad tu esi ļoti viegli ievainojams, jo tiklīdz tev tie ienākuma avoti pazūd, tu principā visi tev bagātība ir pazudus, tev vairs nav nekā, neskatoties uz to, kāda bija tev ienākuma, neskatoties uz to, kāda bija tev pozīcija, neskatoties uz to, cik tu daudz biji sasniedzis, vienā brīdī tev vairs nav nekā, un tā man šķiet ir viena tāda ļoti liela kļūda, ko var pieļaut, ka tu neveido to bagātību noturīgu un ilgtermiņā. Jā, pavisam es varbūt varu. Bet arī vilcināšanās, starp citu, Jānis šo pieminēja, ka ir cilvēki un ir cilvēki, kuri vilcinās, un godīgi sakot ar šīm, ja mēs runājam tiešām par investīciju lietām, teiksim, pensiju 3. līmenis, tas ir tāds vienkāršāks, saprotamāks, un tas ir ļoti forši, bet ja, piemēram, kādam gribas veidot pašam savu portfeli, tad ir ļoti daudz cilvēku, kuri iekrīt tajā, ka viņi mēģina visu saprast, viņi mēģina visas grāmatas izlasīt, noskatīties visus raidījumus, visus podcasts Nākotnes kapitāla, Karīnas raidījumu, izlasīt visu, ko raksta Latvijas banka, naudas skola un visas pārējās lietas, un viņi nekad nespēr to pirmo soli. Tā kā, tajā ziņā, teiksim tā, ja jūs varat sevi turēt kaut kādos grožos un, teiksim, nelielu procentu no tās naudiņas, ko gribētos investēt, tā kā izvēlēties kaut ko, kas varbūt nebūs tas labākais, bet ar domu pamēģināt, jo tas tiešām mainās. Mums raidījumā Nākotnes kapitāls pievienojas jaunā vadītāja Monika, kura tieši šo pašu šajos 2 mēnešos saprata un ir teikusi, ka viņai tas pirmais brīdis līdz tai pirmajai izvēlei bija šausmīgs, bet tajā brīdī, ka viņa nopirka savu pirmo akciju, jau tā kā atvērās durvis un jau uzreiz likās, ka visi nākamie lēmumi ir labāki, loģiskāki un sakārtotāki. Tā kā saprātīgi, bet arī dažkārt vajag ielikt tai basēnā. Paldies. Ir vēl 3 jautājumi pat šeit, tā ka varbūt virzamies tālāk. Otrs jautājums. Finanšu pratība un bagātība ir forši.
Bet ko var darīt, lai mazinātu sabiedrības neusticību finanšu sektoram? Kurš uzņemsies? Kurš grib padomāt par to? Paldies, Ai. Man šķiet, ka reizēm mēs atrodam visdažādākos iemeslus, kāpēc kaut ko nedarīt, un reizēm tas, ka es tik ilgi nenodzīvošu. Es ļoti ilgi strādāšu, es pats par sevi parūpēšos. Es vispār tam finanšu sektoram neuzticos, ir drīzāk atrunas nekā patiesas pārliecības. Mēs regulāri citi starpā Latvijas bankā arī skatāmies, vai cilvēki uzticās vai neuzticās finanšu sektoram. Nav tā, ka vairums neuzticās. Tas tā gluži nav. Līdz ar to, man liekas, jautājums ir saprast, vai tā ir atruna, vai tā ir patiesa neuzticēšanās. Jā, Latvijas sabiedrībai vienai paudzei ir slikta vēsturiskā pieredze. Tā tas tik tiešām ir, bet mums ir izaugusi jauna topošo vai esošo vai potenciālo investoru paudze, kuriem šis ir vairāk tā kā nodots kā mīts mantojumā un reizēm tiek izmantots vairāk kā iemesls, kāpēc kaut ko nedarīt. Bet, protams, jāņem vērā to, ka mums ir bijusi šī rūgtā pieredze, ko daudzi atcerās, un tā Latvijas investors ir potenciālais investors vēl pagaidām, ja mēs runājam par privātu personām. Tā kā es domāju, ka tas ir laika jautājums objektīvi teikt, ka lielākā sabiedrības daļa neusticās finanšu sektoram, tā mēs nevaram nekas par to mums šobrīd tā ļoti lielā mērā neliecina. Paldies. Ejam varbūt jau uz nākamo, un Raivis jau daļēji atbildēja, bet nezinādams. Tātad, un šitais ir katram. Tātad, kuras finanses, podcasts, diskusijas dalībnieki ikdienā klausās? Sāksim ar tev. Es laiku pa laikam ieskatos gan, ko Karina dara, gan, ko investoru klubs dara, gan, ko Valters Vestmanis dara, un tā tālāk. Protams, tā ir vairāk profesionāla tāda spiegošana industriālā, ko mēs varētu uzaicināt, par ko mēs varētu parunāties, un tā tālāk. Bet otra lieta, kas man patīk, ir Financial Times, ir 15 minūšu īsie ik rīta, Latvijā tas sanāk bišķiņ vēlāk, laikam, man liekas, ka mums pašā rītā viņi nav. Man šķiet ļoti burvīgs 15 minūšu tāds kopsavilkums par galvenajām lielajām lietām, kas notiek pasaulē, jo tas, kas notiek pasaulē, mazāk vai vairāk tomēr ietekmē arī mūs, un tas ir tāds numur 1, ko es esmu pasācis klausīties. Un starp citu, ChatGPT paprasīju, lai viņš uztaisa man šo ikrīta kopsavilkumu arī. Es paprasīju to promptu, lai man izveido ChatGPT pats priekš sevis. Tad es viņam šo iebaroju, un tagad man katru rītu 9:00 nāk no Nasdaq, Reuters un vēl dažādām finanšu institūcijām tāds vienkārši kopsavilkums, kas ir noticis, un kaut kāds īsais komentāriņš un tā. Bet, jā, Financial Times, man liekas, ļoti forši un, protams, nākotnes kapitāls. Es, klausos to, ko rada kolēģis pa kreisi un kolēģis pa labi. Tā kā to starp tas, ko Raivis jau pieminēja, investoru klubs, neatkarīgais investors, finanšu izglītības biedrības podcasts, ļoti daudz satura, godīgi sakot, šobrīd ir pieejams. Mans formāts, kā es vispār informāciju patērēju, galvenokārt, jā, man patīk, viens ir podkāsts, bet man ļoti patīk lasīt. Līdz ar to es principā viena pēc otras vienkārši lasu visdažādāko autoru grāmatas par finansēm, uzvedību, un šis grāmatas parasti nav tik daudz, kā tev saplānot budžetu vai kaut kā tā, bet viņas ir vairāk par tādām lielajām idejām, principiem, un tas man ļoti uzrunā, un es cenšos izlasīt visas grāmatas par finansēm, kas ir latviski izdots, lai zinātu, kas ir tas, ko sabiedrība lasa, tos ar grāmatas, kuras man varbūt liekas reizēm diezgan šaubīgas, un es viņas neieteiktu literatūras sarakstā, es viņas tik un tā izlasu, jo man liekas ļoti svarīgi saprast, kā sabiedrība domā, un kas ir tā teikt, grāmatas maigā vara, kas ir tas, kas nonāk pie sabiedrības, tā kā tas man ļoti kopumā interesē, tur aiziet diezgan liela daļa man laika. Jā, man rīt arī sākās ar Financial Times apkopojumu. Man liekas izcili arī tādiem potenciāliem investoriem saprast, ka tajā brīdī, kad tu sāc investēt, tad viss tas, par ko tu runā, sāk attiekties arī uz tevi. Un tu tādā pozitīvā ziņā esi iesaistīts tajā, kas notiek Amerikā, kas notiek Ķīnā, un tu vari pieņemt savus lēmumus un arī, patiesībā tajā kapitālismā gūt kaut kādu labumu no tā. Vietējie te visi, kas jau ir nosaukti, protams, ka Prof G Markets, kur runā Skots Galovejs, man liekas, viņš ir brīnišķīgs
brīnišķīgs. Eds Elsons, kas ar viņu kopā runā, ir brīnišķīgi. Man liekas, viņi vienmēr notver tos karstākās tēmas, kas ir interesanti. Katru dienu gluži man nesanāk viņus noklausīties, jo tomēr diezgan garas tās epizodes, bet pirmdienās noteikti, kur viņi abi divi kopā pilnīgi noteikti iesaku, un pa brīvdienām tas politiskais pivots, tas arī ir ļoti, ļoti labs, kur viņi saliek kopā to skatu finanšu tirgi, politika, kā viņi viens otru ietekmē un pasaules kontekstā ir forši. Kādreiz lasīju ļoti daudz tikai finanšu grāmatas, tagad es mēģinu sevi ierobežot un teikt, ka tam ir jābūt kādām 10% no tās literatūras, un pārējo laiku ir jālasa arī kaut kas ne par naudu. Yes. Ja pieminēja par, teiksim, kur mēs tādi tirgus podkāsti un tam līdzīgi, tad man patīk papildinot šo te visu, ir tāds arī business breakdown, kurā tad tiek aplūkoti publiski uzņēmumi, un tas tad iedod arī šo te, varbūt ne tikai finanšu pasauli, bet arī, kas tad ir tas reālais bizness, ko uzņēmums dara, un tad mēs tad apkopojam vienā podkāstā, gan kaut ko uzzinām par industriju, gan arī, protams, mums ir iespēja arī tad izlemt, vai šajā uzņēmumā mēs vēlamies ieguldīt vai nē, un tas tad arī, es domāju, manuprāt, tā ir lieta, kas daudziem trūkst, varbūt šī sasaiste sava kapitāla ar finanšu tirgiem, kad mums tas bieži vien šķiet kaut kas tāls, ir fondi, ir ITF un tam līdzīgi, bet aiz tā visa slēpjas reāli uzņēmumi, tad šis te podkāsts būtībā iet tā detalizēti cauri, un tad mēs izprotam, kur tad varbūt arī tā mūsu nauda aiziet, kam mēs esam īpašnieki un kā tas šis te kapitāls reāli pēc tam strādā ekonomikā. Es tikko atcerējos, ka es aizmirsu, jūs autors saucāt, es arī gribu, ja kāds, piemēram, to visu klausās un tiešām piefiksē, tad ir autors Dains Arlīs. Esmu liela viņa grāmatu fānē un arī LinkedIns un citi sociālai tīkli. Nē, vislabākajā sarakstā iesaku, ja interesē finanses uzvedība, racionāla un neracionālā daba, manuprāt, tas ir lielisks pētnieks, kurš ļoti saistošā veidā stāsta par šīm lietām. Paldies, un tad pēdējais, kas mums tad šeit sanāk no paneļa, es saprotu, ka Zvaigzne nav garantējusi darba vietu labākam sauklim un tam, kas vislabāk to call to action šeit tagad pateiks, bet katram šeit būtu iespēja teikt vienā teikumā, tieši kāpēc šo grāmatu vajadzētu pirkt lasīt. Vienā teikumā. Es šo grāmatu atzīšos neesmu izlasījis, bet es izskatīju kopsavilkumus, recenzijas un tā tālāk. Bet kāpēc šo grāmatu vērts lasīt? Tāpēc, ka viņa ir pravietiska. Es šeit, saņemot savu kopiju, 2 reizes atvēru viņu vaļā, un 2 reizes nodaļas ir tieši par lietām, kas mani šobrīd skar. Viens ir par augstāko izglītību, otrs ir par darbu medijos. Burtiski 2 reizes atšķiru, 2 reizes, tā kā es domāju, ka varbūt šī grāmata ir tāda maģiska, katrs viņu atvērs un atradīs tieši savas bagātības algebru. Tu esi tas, ko tu lasi, ja tu gribi būt bagāts, lasi grāmatas par bagātību. Īskodolīgi. Paldies. Es jau tik daudz izteicos sākumā, bet es domāju, ja gribās vienkāršā valodā saprast to, kā tu vari soli pa solim sākt veidot savu labklājību, tad šī ir tā grāmata, kas ir jāizlasa. Mēs runājam par tām kartēm, tad šis būs tāds kā vejs uz mūsu mērķi, kā tikt pie bagātības. Paldies, Jāni. Tātad, daudz maz laiks ir, es teiktu tā, mums varbūt vienam jautājumam klātesošiem laiks ir, ja viņš ir īs. Ja viņš nav īs, tad mēs ejam tālāk, jo kas ir vēl vērtīgāks par naudu, laiks ir dārgākais resurs, tāpēc es cienu visiem laiku. Tātad varbūt, es nevienu neredzēju pacelt roku, tad varbūt ejam uzreiz. Tad, tiešām paldies panelim, milzīgs paldies. Jā. Un tiešām arī paldies visiem šodien klātienē, neklātienē, kur arī piedalījās pasākumā. Iespējas arī, protams, nepalaidīsim garām. Grāmata jau šodien uz vietas šeit pie mums arī var iegādāties. Es iesaku arī tad meklēt Zvaigzne ABC resursos. Citu vietu gan jau diezgan vienkārši viņi būs atrast, un tātad no mans puses, kā es to uzskatu vienā teikumā, es viņu uzskatu, ka tādu ideālu lasamvielu šajā tumšajā gada laikā, un kā arī, teiksim, to var dalīties dāvanu laikā, kas tagad drīz arī nāks. Tagad tas ir no mans puses. Liels paldies visiem!